Labdien visiem! Esiet svētīti šajā jaukajā dienā, kurš mums ir iesācies ar Dieva žēlstību. Mēs esam saņēmuši Dieva žēlstību šai rītā, pamostoties un ar tām spējām, ka mēs varam atnākt uz viņu namu un teikt viņu vareno vārdu, viņu godību, viņu spēku. Un kad Dievs ir reāls šodien, ka viņš šodien darbosies mūsu draudzē, mūsu prātos, mūsu sirdīs, mūsu dvēselēs, ka viņa varenā godība, tā, kas mūs ir reiz atradusi, kad mēs bijām nomaldījušies, varbūt, kad negribējām dzirdēt, kad izlikāmies kūrli, tad Dievs mūs atrada. Dievs mūs sastap. Un mēs katrs ejam dzīvē cauri kādam posmām, kad viņš mūs svēto, viņš mūs dara par auglīgiem vīna kokiem. Kad viņš varbūt kādā reizē mūs mīts kā māls un mums izliekas, jau mēs kaut kas esam izveidot un mēs kaut kas esam, un tad pēkšņi bams, tāda pika pie zemes, un tu saproti, nekas atkal nav. Bet katra dzīves diena mums ir pilna ar izvēlēm. Un kā tu savu nedēļu esi pavadījis? Kā tu savu nedēļu esi pavadījis? Un vai tu atnāc uz Dievu namu un saki, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs, vai tu atnāc uz Dievu namu un saki, es atnācis, esmu svinēt, tie ir svētki, jo man visa nedēļa bijusi pilna ar uzvarām, un tagad es svinu svētkus. Ir atšķirība. Ir atšķirība. Kaut katram tā būtu, ka mēs šodien varam svinēt svētkus. Kalendārs ir tāds interesants, jā. Kaut gan vienreiz es pārskatījos un brālis baigs smējās par manīm, bet šoreiz es neko nav pārskatījies. Un ir 8. marts, jā, sieviešu diena, un lai Dievs svētī sievietes, meitenes, sievas, māsas, jā, lai Dievs jūs svētī, un lai Dievs bagātīgi jūs svētī, un liek piepildīties jūsu dzīvēs tam plānam, to, ko Dievs priekš jums ir paredzējis, un to, ko Antriņi var izdarīt, es domāju, daudz vīri no mums to nevar izdarīt. Tā kā nenovērtējam sievietes no zemu. Dievs ir viņas devis pa palīgu vīrietim, un es zinu, ka Dievs dod labas lietas. Cik ir to piedzīvojuši, ka Dievs dod labas lietas? Es to esmu piedzīvojis, Dievs dod labas lietas. Un tikai mēs varam pateikties un gavilēt par Dievu, par viņu pestīšanu, par viņu drošību, ko viņš mums dod. Jo īstenībā cilvēks, kurš atgriežas pie Dieva, viņš saņem šo žēlstību no Dieva. Bet tad, ja aiziet projām, pagriež Dievam muguru, atnāk apakaļ tās lietas visas, ar ko viņš ir bijis saistīts un vēl vairāk. Un kā Jēzus teica, ej un negrēko, lai ar tevi nenotiek kaut kas ļaunāks. Ja tu esi saņēmis žēlstību, ja tu esi saņēmis pestīšanu, ja tu esi saņēmis ūdens kristību, svētā gara kristību, ja tu esi saņēmis grēku piedošanu, tad neej vairāk meklēt dubļu peļķes. Ej pa Dievu nolikto ceļu. Un tas ceļš ir šaurs. Un nav viegli varbūt daudzreiz izprast Dievu prātu. Jo ne tas, kā mēs domājam, Dievs tā nedomā. Dievam pavisam citi ceļi daudzreiz ir. Un mums ir grūti saprast. Bet tad, kad mēs nākam tuvāk Dievam, kad mēs nākam pie viņu vēl, kad mēs jau tikpat kā sajūtam viņu elpu,
tad man personīgi, man ir vieglāk izprast Dieva ceļu. Un jo es tuvāk eju Dievam, jo daudz lietas kļūst apkārt kā ēnas, kā dziesmā, kad saproti, ka tev tas nav vajadzīgs. Ziniet, ka mēs esam nolikti par gaismu šai pasaulē. Kad apkārtēji vēlās, lai mēs viņiem parādītu mīlestību, lai mēs viņiem parādītu nepelnītu žēlastību, kā Dievs mums to ir parādījis. Es gribētu kaut ko izlasīt arī. No psalmiem, 143. psalmu. Ja mēs tīri miesā, mēs varētu gausties no agrīt līdz vēlam vakaram, kā mums nav un ko mēs gribētu. Bet tad, kad mēs ieraugām, ko Dievs mums ir darījis, ko Dievs mums ir devis, tad mūsu sirds ir nevis ar kurnēšanu, nevis ar man vajag un man vajag, bet ar pateicību. Un Dievs vēlās mūs redzēt, ka mēs esam pateicīgi. Es paceļu savas rokas pret tevi, mana dvēsele tvīkst pēc tevis, kā izslāpusi zeme. Halleluja! Ka mēs, 143. psalms, 6. pāns, kad mēs tvīkstam pēc Dieva, kad mēs esam izslāpuši, kad mēs slavēšanā kopā ar jauniešiem paceļam savus rokas slavā, ka mēs paceļam savus sirds, savus dzīves, ka mēs atdodam viņam visu godu, jo viņš ir tā cienīgs. Mēs varam piecelties kājās un piesaukt to kungu, jo karsti, un katrs pacelt savu balsi, jo nav tā, ka Dievs ir kaut kāds tāds kopumā, ka viņš mūs ņem, bet viņš skatās uz mums katru individuāli. Viņš grib sadraudzību ar tevi, ar mani, ar katru individuāli. Un tā, kad tu pacel savu balsu, tā, kad tu saki Dievam, vai kad tev izdevās, vai pateicās Dievam, kad viņš ir palīdzējis, ka tu šo nedēļu esi varējis nodzīvot svētu un pareizu pēc Dieva vārda, tad tu sāc gavilēt, tad tu sāc pateikties. Un tam, kuram nav par ko pateikties, kurš domā, ka viņš ir zemāks par dubļiem, iemīts iekšā, tad sauc uz Dievu, lai viņš tev paceļ, jo viņš ir varens. Paldies tev, Jēzu Kristu, ka tu esi reāls un ka tu šodien, Dievs, ka tu šodien, Tēvs, darbojies, kungs, šai mūsu draudzē, kungs, Dievs, ka tu darbojies, Tēvs, un ka tavs varenais vārds ir šodien dzīvs un patiess, un ka šodien, Dievs, tu, Dievs, darbojies, kungs, Jēzu Kristu, un ka tavs vārds, kungs, ir kā abās pusēs griezīgs zobens, kungs, Jēzu Kristu, ko mēs dzirdēsim, Dievs, šo vārdu, ka tas runās uz mums, Dievs. Un arī, Tēvs, tu zini, kungs, mūsu nedēļa, Dievs. Tu zini, Tēvs, kāda ir bijusi mūsu nedēļa, Dievs. Tu zini mūsu cīņas, mūsu uzvaras, kungs. Un tu zini tos arī, kas svin svētkus šodien, Tēvs. Paldies tev, Dievs, paldies tev, Tēvs, ka mēs varam svinēt kopā tevi, Dievs, šo svētku, kungs. Ka mēs varam, kungs, pateikties tev, Dievs, jo tu esi bijis, kungs, labs, Tēvs. Ka mēs varējuši pastāvēt, kungs. Ka mēs varējuši, kungs, būt nomodā, Dievs, par sevi, kungs, par saviem brāļiem, māsām, kungs, Dievs. Ka mēs esam lūgt par sevi, kungs, un iestāties arī par citiem, kungs, nest uz lūgšanas rokām, Tēvs. Tēvs, paldies tev, Dievs, tā ir tava dāvana, kungs. Tas ir tavs nopelns, kungs, Jēzu. Un mēs lūdzamies, kungs, arī par šo laiku, kad mēs iesim slavā un pielūgsmē, Dievs, ar jauniešiem kopā, Tēvs. Mēs pateicamies, kungs, par jauniešiem, Tēvs, par katru vienu, kungs, kas slavē, kungs, kas pateicās tev, Tēvs.
Dievs, par katru vienu taustiņu instrumentu, kungs, par bungām, Tēvs. Tēvs, par visu, kungs, mēs Tev pateicamies, Dievs, un pienesam Tev visu slavu un godu, kungs. Tēvs, ka Tu, Dievs, dari, kungs, lietas mūsu draudzē, Tēvs, ka Tu darbojies, kungs, un ka Tu pacel gurdenās rokas, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu svētīdams svētīts, kungs, jaunieši, kungs, kad viņi mūs vedīs slavā un pielūgsmē, kungs, ka Tavs gārs, kungs, ka Tava godība, Dievs, un ne tā kā mēs uz kādām emocijām, kungs, gribētu spēlēt, Dievs, bet uz Tava gara klātnību, Dievs, uz Tavu svētā gara tūmu, kungs, kas maina, kungs, cilvēku dzīves, kas maina dvēseles, kungs, kas izmaina domāšanu, kungs, kas izmaina dzīves gājumu, kungs, Jēzu Kristu, svēts Tas, kungs. Pateicība Tev, mūžīgais Dievs. Es pateicos Jēzus vārdā, kungs, ka šī ir jauna žēlastības diena, kungs. Brīnišķīgais glābēji, ka mēs, dārgais Dievs, esam nākuši, kungs. Dārgais glābēji, lai būtu sadraudzībā Dievs savā starpā, kungs. Lai, dārgais Dievs, varētu svētīt savu brāli un māsu šodien, kungs. Brīnišķīgais Dievs, lai paceļot Dievs savu roku, Dievs. Lai, dārgais Dievs, paceļot savu sirdi, kungs, Dievs. Mēs varam svētīt savu brāli un māsu, kungs, kas ir mums labajā un kreisajā pusē, Dievs.
kas ir priekšā un aizmugurē, dargais Dievs. Lai šī vieta kļūst svētīta, dargais Dievs, dargais glābēji. Un mēs šodien pasludinām, brīnišķīgais Dievs. Mēs pasludinām Jēzu pilnīgu brīvību par šo vietu, dargais Dievs. Mēs salaužam, Dievs, visu tumsu, dargais Dievs, visu grēka varu, dargais glābēji. Mēs salaužam Jēzus vārdā, mūžīgais. Lai nekāds grēks, Dievs, nekāds nosodījums, kungs, nekādas sāpes, dargais Dievs, nekam, kungs, Dievs, kas ir nesvēts, nav vieta šeit, dargais glābēji. Un es lūdzu šodien Jēzus vārdā šķīstī, dargās asinīs, kungs. Šī diena ir labāka nekā vakardiena, Dievs, jo esam dzīvajos zemē, kungs. Jo šodien ir atkal daudz jaunu iespēju, kungs, Dievs, zemoties, kungs, lūgt tevi, dargais Dievs, salīdzināties, kungs, Jēzu, lai tavs godības gars šodien var nonākt. Dargais Dievs, lai tava mīlestība, kungs, šodien var parādīties mūsu vidū, Jēzus vārdā. Mūžīgais Dievs, es pateicos, dargais glābēji, ka mums ir brīnišķīga privilēģija šodien ieaicināt tevi, svētais gars. Ieaicināt tevi, svētais gars, ka tu stiprini, kungs, šodien, kam ir nogurušas rokas, Dievs, kam ir nogurušas kājas, dargais Dievs, kam sirds ir izmisusi, kungs, Dievs, dargais glābēji, kam prāts atsakās paklausīt tavai augstai pavēlei un aicinājumam, Dievs. Svētais gars nāk šodien un kalpo, kungs, atjauno, piepildi, Dievs, šajā brīdī, kungs, dod atvērtas debesis par šo vietu, Jēzus vārdā. Mēs pasludinām, kungs, atvērtas debesis, dargais Dievs, tavam vārdam, tavam garā, brīnišķīgais Dievs, nonāc godības spēkā un pieskaries katrai dzīvei, pieskaries brāļiem un māsām, Jēzus vārdā, kungs, Dievs, mūsu mīļajiem, kas šodien nav šeit, pieskaries, svētais gars, dargais Dievs, lai uguns iziet cauri, kungs, Dievs, katram nogurušajam, Dievs, katram paklupušajam Jēzus vārdā. Mēs iestājamies tavā priekšā, Jēzus vārdā, mūžīgais Dievs, piepild ar godības garu šo vietu, piepild ar godības garu, mūžīgais Dievs. Mēs dzīvojam, Dievs, laikā, Dievs, ka tu esi sacījis, un pēdējās dienās es izliešu no sava gara pār visu miestu, Dievs, un pēdējā dievnama godība būs lielāka nekā pirmā. Mēs pateicamies Jēzus vārdā, mēs dzīvojam šai laikā, kungs, Dievs, un mēs lūdzam, dargais Dievs, mēs gaidām, dargais Dievs, bet atvērtas debesis, kungs, vēlais lietus, dargais Dievs, nāk no tevis, mūžīgais Dievs. Mēs šodien zemojamies, mēs šodien saucam, Dievs, izlejies, kungs, par šo vietu, aizskar dzīves, Dievs, dziedini un pacel un atjauno Jēzus Kristus vārdā. Svētī tos, kas šodien nevarēja būt, tos, kas ir aizskavēti ceļā un dzīvē. Svētī viņus, dargais Dievs, pieskaries, dargais glābēji, jo tu esi mīlestības Dievs. Tu netiesā un nesodi nevienu, kungs. O, dzīvais Dievs, tu iežēlojies, tu svētī, Dievs, tu palīdzi, kungs, Dievs. O, dzīvais Dievs, pateicība, pateicība, pateicība tev, svētais gars, Jēzus vārdā. Pateicība tev, kungs, aleluja. Dievs mani izglābis ir, un grēks nezobas, kad sen ticu es. Mans kauns ir aizsaucīts prom, viņa vārda dziedināts es ticu es.
paldies, Tēvs, ka Tu esi dzīves, Tēvs, ka Tu esi uzvarējis, ka caur Tev mums ir Tēvs brīvība, ka mums caur Tevi ir uzvar, mans Dievs, ka mums ir Tēvs šī lielā žēlstība. Paldies Tev, mans Dievs. Mēs Tev no sirds mīlam un slavējam, Tēvs. Mēs vēlamies, Tēvs, lai Tu šajā dienā mūsu sirds, Tēvs, atver un Tēvs ielai tajos mīlestību. Nāc, Tēvs. Nav neviens kā Tu. It neviens tā nemīl mani kā Tu. Lūk, ko Tu esi kaut visā mūžībā. Nav neviens kā Tu. Nav neviens kā Tu. It neviens tā nemīl mani kā Tu. Lūk, ko Tu esi kaut visā mūžībā. Nav neviens kā Tu. Dziedāsim vēlreiz. Nav neviens kā Tu. It neviens tā nemīl mani kā Tu. Lūk, ko Tu esi kaut visā mūžībā. Nav neviens kā Tu. Kā upe plūst Tava žēlastība, To dziedināšanu mūs. Tādikam grūti mieru Tevi dot. Nav neviens kā Tu. Nav neviens kā Tu. Nav neviens kā Tu. It neviens tā nemīl mani kā Tu. Lūk, ko Tu esi kaut visā mūžībā. Nav neviens kā Tu. Nav neviens kā Tu. Nav neviens kā Tu. It neviens tā nemīl mani kā Tu. Lūk, ko Tu esi kaut visā mūžībā. Nav neviens kā Tu. Svētais Dievs, lai slavēts un godāts Tavs vārds. Nav neviena kā Tu, un mēs esam tādi kā nevieni, jo mēs piederam Tev. Mēs esam Tavs valstības mantinieki, Tavs svētā asins atpirktie kungs liecinieki, un mums pieder tas, kas pieder Tev. Mēs Tev pateicamies un godinām Tavu augsto un svēto vārdu. Mēs Tev valnieki teicam un augsti teicam un slavējam Tevi par Tavu Golgātas upuri, par Tavam izlietām asinīm, par Tavu ciešanu ceļu. Mēs Tev slavējam un godājam, ka mēs varam dzīvot brīvā zemē, ka mēs varam dzīvot, kungs, savos namos, ka mēs varam pulcēties Tavos namos, un mēs no sirds par to teicam. Mēs slavējam un godājam Tevi par dienišķo maizīti, par pajumti, par apģērbiem, par Tavu žēlastību un mīlestību par mums, un Tev par visu gods un aleluja, Jēzus vārdā. Amen. Bet mīlestība
mīlestību savu tev. Es izteicu svēto, dārgais Jēzu. Paldies par visu, ko darīji. Mani dzēn, mīļais glābē. Cik laimīgs es, ka varu piederēt tev. Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, kā tavas rokas, mans kungs. Mīļās rokas, mans kungs. Vēlos es būt pie tavas sirds rokas, mīļākā. Cik laimīgs es, ka varu piederēt tev. Nav vietas, kur vairāk vēlos būt, kā tavas rokas, mans kungs. Mīļās rokas, mans kungs. Vēlos es būt pie tavas sirds rokas, mīļākā. Mēs esam laimīgi, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs atrodamies viņa rokās. Kurš var teikt āmen? Dosim Dievam viskaļākos, vislabākos atbalstus. Un dziedāsim kopā Aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Es ticu Jēzu.
Es izveidoju šo kā ļoti īpašs brīdis, kas ir tieši, kad tavs sirds savienojās ar Dievu, un kad tavs sirds ir pilnībā atvērta, kad tu dziedi šos vārdus aleluja, kad tavs sirds tiek izmainīta, un tajā ieplūst daudz, daudz, daudz mīlestības. Dievs, paldies Tev par šo privilēģiju nākt Tavā klātbūtnē, Dievs, un skatīties Tavā svētumā un slavēt Tev, Dievs, un vienkārši atdot Tev visu slavu un godu. Un Dievs, tās ir mūsu sirds ilgs šajā rītā, vienkārši būt Tavā priekšā, Dievs, būt Tavā priekšā, Dievs, skatīties Tavā svētumā un pacelt savus sirds pret debesīm, Dievs, un teikt, ka Tu esi viss tā cienīgs, Tu esi cienīgs, mūsu slavas, mūsu pielūgsmes, Dievs, mūsu dzīves, mūsu katrs elpas vilcienu, Dievs, ka Tu esi cienīgs tā visu. Tās mēs gribam Tavu vārdu pagodināt, mēs gribam Tevi slavēt, jo Tu esi cienīgs. Tu esi svēts un nemainīgs Dievs, un tiešām mēs gribam Tev dziedāt, Dievs, dziesmas ne tikai ar saviem vārdiem, Dievs, bet ar visu savu sirdi, ar visu, kas mēs esam, Dievs, ar savu iekšējo būtību, Dievs. Tev pienes slavu un Tev pienes godu, jo Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, Dievs. Tu esi cienīgs, un Tu esi svēts, Dievs. Tiešām, Dievs, mēs gribam stāvēt kopā, Dievs, ar Tavu svēto tautu un Tevi slavēt. Tevi slavēt, Dievs, ne tas, ka mēs sagaidām šai brīdī kaut ko, Dievs, bet ka mēs gribam dot Tev slavu un godu, ko Tu esi cienīgs. Ko Tu esi cienīgs pilnā mērā, Dievs. Kad mēs vienkārši stāvam Tavu troņu priekšā, Dievs, un sakam, ka Tu esi svēts, ka Tu esi mīlošs, ka Tu esi vārdos neaprakstāms Dievs, un mēs gribam Tevi pagodināt, mēs gribam Tev atdot visu slavu un godu, jo Tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs. Tev lai visu slavu, Jēzu. Tev lai visu slavu, Dievs. Pateicība Tev, mūžīgais Dievs. Pateicība Tev, brīnišķīgais glābējais. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžām. Tas pats varenais Dievs, Kungs. Tas pats Dievs, Kungs, kas šodien esi mūsu vidū, Dievs. Tas pats Dievs, kas radīja debesis un zemi, Kungs, Dievs. Tu varens Dievs, mans Kungs, kas ir tā vieta, kas var uzņemt Tavu godību, Kungs. Un Tu esi mūsu vidū, Dievs, ar savu mīlestību, ar savu garu, Dievs, ar savu piedošanu, Dievs. Es pateicos, es
pateicos Jēzus vārdā, jo tu to esi sacījis, kungs, kur 2 vai 3 ir tavā vārdā. Tur tu esi viņu vidū, kungs. Mēs pateicamies Jēzus vārdā, ka tavs gars šodien, brīnišķīgais Dievs, pārstaigā šīs rindas, Dievs, pārstaigā un klaudzina pie katras sirds, Dievs, o dzīvais Dievs, un tā sirds, kas ir atvērta, Dievs, tu ieies un ņemsi māju vietu, dargais, cienīgais svētais gars. Šodien es tev pateicos, kungs Dievs, ka tu esi mums ļoti, ļoti vajadzīgs, Dievs, mūsu dzīvē, mūsu ģimenē, kungs, lai uzvarētu pašam sevi, Dievs, kas sevi ir uzvarējis, tas pilsētu, tas cietoksni ir ieņēmis, kungs. Es pateicos Jēzus vārdā par šo cīņu, Dievs, kurā tu nāc palīgā, kungs, lai mēs pārvarētu savu negribēšanu, nevarēšanu, bailes, kungs, Dievs, ieradumus, dargais glābēji, lai pārvarētu gara spēkā tie, kungs, un saņemtu, Dievs, balvu, novērtējumu, kungs, no tevis, Kristu, dargais Dievs, ka tiešām, kungs, kad viss, kas piedar tev, Dievs, tas piedar mums šodien, Dievs, o Jēzus vārdā, un tu brīnišķīgais Dievs, kad staigāji virs zemes, Dievs, tad tevi pavadīja zīmes un brīnumi, Dievs, visa reliģija, Dievs, tevi apskauda, kungs, un piekala pie krusta, Dievs. Es lūdzu, svētais gars, to mantojumu daļu, kungs, kas šodien piedar tavai draudzai, Dievs, ka draudzi pavada zīmes un brīnumi, Dievs. Halleluja, Jēzus vārdā, ne vairāk, ne mazāk, kungs, ka miroņi ceļās augšām, Dievs, kad slimie tiek dziedināti, Dievs, bez cilvēka pieskāršanās, kungs, kad ļaunie gari bēg un krīt pie zemes tavā priekšā. O, Jēzu, tā ir autoritāte, kungs, ko tu esi atstājis draudzē, Dievs. Tas ir vasarsvētku spēks, Dievs, kas pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu Jēzus vārdā. Mēs pateicamies, kungs, un mēs nesagaidām kaut ko mazāku, Dievs. Mēs lūdzam, saucam un gaidām, kungs. Piepildi šo vietu, Dievs, pēc sava apsolījuma, Dievs. Pacel vīrus un sievas, kungs, gara spēkā Jēzus vārdā, Dievs. Kungs, lai krīt tava uguns, Dievs, lai tiek pienests upuris uz altāra, Dievs, lai nāk svētā gara svaidījums Jēzus vārdā. Mēs pateicamies tev, cienīgais svētais gars. Tu esi cienīgs, kungs, un tev piedara varas, spēks un gods, jo tu esi nomiris, jo tu esi augšām cēlies, Dievs, un tu esi atstājis mantojumu, kungs, kas nav grozāms, kas nav atceļams, kas nav palielināms vai pamazināms, Dievs. Tu esi atstājis mantojumu, Dievs, un mēs tavs mantojums, Dievs. Svētīts, lai tavs vārds šodien Jēzus vārdā pār šo vietu, pār sirdīm un dzīvēm, kungs. O, dzīvais Dievs, katru šaubīgo Jēzu, katru bailīgo Jēzu, paņem pie rokas, kungs, Dievs, ved dzīvē, Dievs, ved uzvarā, ved ticībā, svētais gars šodien, kungs, satvert, kungs, Dievs, to apsolīto Jēzu, jo viss, ko tu teici, kungs, tas ir jā un āmen vēl šodien, šeit un tagad, Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, cienīgais svētais gars, nāc šodien, kungs, piepildi šo vietu, Dievs, piepildi ar savu godību, ar savu tuvumu Jēzus vārdā. Slava tev, dargais Dievs, svētais gars. Mēs gaidām, dargais Dievs, ka tu apģērbsi daudzus ar svētā gara kristību, ar svētā gara spēku, dargais Dievs, ka tu apģērbsi pēc savu apsolījumu Jēzus vārdā, kungs, kā tu esi sacījis, dargais Dievs. Es pateicos un es ticu tavam vārdam, jo tas kungs to ir teicis Jēzus vārdā. Es tev pateicos, dargais Dievs, un lai ir svētīts šodien tavs brīnišķīgais vārds Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Amen. Šodien ir vairāk vai mazāk, kā mēs katrs to uztveram,
kā mums tas patīk. Vairāk tā kā svētku reize. Mēs tā piedomājam. Kur tā piedomāja? Kad ir tāda, tā kā svētki šodien. Tā. Tagad es gan gribētu, paceļiet rokas, neliekuļojot. Kur piedomā, kad ir tā, ne tā, ka tur baigi jāizplūst, bet ir, jā. Tādi. Es zinu, ka varbūt tās daudziem tā kauns, varbūt tās tā atzīties, bet man patīk tāda lieta, ko es dzirdēju vienu. Tāda saruna tāda, tā kā mīļa saruna tāda. Un tā saruna bija tāda. Kāda kristīga māsa sacīja, kāpēc ziedus jādāvina tieši 8. martā. Saruna. Tāds mazs klusums. Kāpēc katru dienu nevar ziedus dāvināt? Tāda interesanta doma, jā. Vai vajadzētu, vai būtu labi? Laikam jau jā. Un nekad. Ja tie ir tikai ziedi, es tā nedaru. Es neesmu no tiem, kā lai saka tas, sentimentālais vai kā, es nezinu. Man saka, uzdāvini, puķīti. Es saku, bet tā nav maize un dzēriens, mums šodien nesanāk. un tā, bet tas nenozīmē, ka es nedomāju pareizas lietas un pareizas domas. Tas nenozīmē, ka es negribu, lai būtu pareiza attieksme pret lietām. Tas to galīgi nenozīmē. Un ja mums ir šodien iespēja, ziniet, mēs šodien neko īpaši neizdarīsim, ja uzdāvināsim ziedus. Jūs to zinat? Jūs zinat, mēs neko īpaši neizdarīsim, ja parādīsim vairāk uzmanības savām sievām, māsām. Jūs zinat to? Ka tā ir pavēle? Mēs viņu nepildām. Varbūt šodien izdosies, sarunājuši. Varbūt šodien izdosies izdarīt to, kas ir Dievvārdā pavēle. Katru dienu. Amen? Amen. Man tā baigā aizdoma tāda, kad tas ir vārds. Tas ir vārds, par ko Dievs runā. Un es šodien domāju, varbūt tas nav baigi garīgi. Varbūt tas nav tāds spiediens no augšienes vai kaut kāds tāds iedvesmots lidojums. Bet es šodien gribu runāt par sievietēm. Tā būtu labi? Tā būtu labi. Ko es daudz zinu gan? Varbūt vairāk tas, kas rakstīts ir Bībelē. Ja? Par to sadaļu. Par sievietēm vispār nē, par medicīnu arī nē. Par to, kas ir rakstīts Bībelē. Un, ziniet, Bībele ir pretrunu pilna. Mūsu ticības brāļi, arī tos, ko mēs saucam. Un kāda no jums saka, lūk, brīnišķīgs brālis. Kāds brālis, pazīstams Latvijā, populārs Latvijā. Vienā dienā vērsās caur masu mēdījiem pret kristīgām sievietēm un kristīgām māsām. Un ziniet, kā sanāca tā visa lieta beidzās? Viņš bija tuvu bankrotam. Jēzum līdzi staigāja sievietes un gādāja un rūpējās, lai viņš būtu paēdis. Un lai viņam nekā netrūkt, un tur bija bagātas sievietes. Es šodien gribu klīdināt šo mītu. Gan vienu, gan otru. Viens ir tas, kad sievietēm jāstāv klusu, muti ciet, labāk zem beņķi un vispār galvu necel ārā. Tie ir viduslaiki. Sen sieviete iet uz darbu. Sen sieviete ieņem direktoras, prezidents amatu Lietuvas gadījumā un tā tālāk un tā joprojām. Un tas mums nav noslēpums. Sen sievietes jau vecajā derībā ir atzītas kā pravieši. Jūs esat lasījuši to? Jūs zinat Soģi Debori? Esat lasījuši par Soģi Debori? Kurus tiesāja Izrēlu, kur nāca vīri garām bārdām. Nezinu, cepurīts bija toreiz vai nebija. Un viņi sprieda tiesu Izrēlā. Es šodien gribu klīdināt tādu mītu par to, kā cilvēki nepareizi uztver. Un iemesls vienmēr ir viens. Viens iemesls ir.
Šis iemesls ir tāds. Es negribu pildīt no Dieva doto vārdu. Es negribu. Un tad man ir vieglāk piemērot vienu pantu, paņemt dzelzs pātagu un tagad slānīt. Pa vienu sānu neklausa, ņem kuloku palīgā un velk svēti paci. Tā ir realitāte šodien. Pat šodien tā ir realitāte, mīļie. Nav jāiet uz viduslaikiem. Bet, lai mēs šo rakstu vietu saprastu, mēs skatīsimies Pētera 1. vēstuli, 3. nodaļu no sākuma. Viņi runā nedaudz pretī, nevis pretī, pat ne pretī. Apostolis Pāvils runā par līdzīgu domu, tikai citā izpratnē. Pēters runā šeit arī par sievieti. Viņš runā par sievieti. Un man jums ir jāatzīstās tā, kad jaunajā darībā, kur ir runa par sievietes morālo stāju vai uzvedību un vīrieša morālo stāju un uzvedību, par sievieti rakstīts ir vismaz 4 reizes vairāk. Ne tāpēc, ka viņas bija nekārtīgākas, muļķākas vai stulbākas vai vēl kaut kā, bet tāpēc, kad laiks bija ļoti netaisns, ļoti zemisks, kad sievieti uzskatīja kā piederošu lietu. Protams, Izrēlā cūkas neturēja, bet kā aitu, kā dzīvnieku, tāda piederība bija sievietei tajā laikā. Un es šodien jums varu pateikt, pateicoties jaunajai darībai, pateicoties Jēzum Kristum, pateicoties tādiem Dieva svētiem apustuļiem kā Pēteris, mēs lasīsim šo rakstu vietu, jo šodien stāvat blakus kalpošanā, dzīvē, bet tikai viena lieta. Veids, kā mēs stāvam, ir jābūt bibliskam. Veids, kā mēs stāvam, ir jābūt bibliskam. Lūk, par ko runā Dieva vārds šodien. Un tāpēc mēs šodien paskatīsimies apostoļa Pētera 1. vēstuli 3. nodaļu, 1. un 2. pantu iesākumā, un tad skatīsimies. Es negribu ļoti aizskavēt, ļoti gari, es mēģināšu tā koncentrēti un tā diezgan strauji. Ja? Tad no sievas esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdam jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. Tātad, par ko šeit Pēteris runā? Par ko šeit apostolis Pēteris runā? Viņš saka sievām, esiet paklausīgas saviem vīriem. Un tas ir šajā kontekstā ļoti uzmanīgi. Šajā kontekstā, kad, ja atgriezās ģimenes galva vai vīrs antīkajā pasaulē pie Kristus, automātiski visai ģimene atgriezās vai kalpoja tajā un tajā vietā un tam dievam. Ja sieviete, kurai nebija tajā laikā nekādu tiesību, nekādu, līdz no piedzimšanas līdz 14 gadiem, viņa bija pilnīgā tēva varā. Pat dzīvība un nāve piederēja tēvam. Un ja tēvs gadījumā nosistu savu meitu, viņu netiesātu, jo tu uzskatītu, ka viņš ir izdarījis tāpēc, ka viņam ir taisnība. Un nevajadzēja nekādu lielu iemeslu, lai to izdarītu. Pēc 14 gadiem sieviete pārgāja automātiski zem vīra varas. Un atkal viņa nebija nekas. Tātad, lūk, ko Pēteris saka. Un tāpēc raksti ir kristiešiem. Un tad, kad sieviete atgriežas pie Kristus, pirmā atgriežas pie Kristus, Pēteris nesaka viņai, aizēj pasaki tagad savam vīram, kad sieviete un vīrietis ir vienlīdzīgi. Aizēj pasaki savam kungam, kad kalps un vergs ir vienlīdzīgi. Pēteris nedod tādu padomu, bet ko Pēteris saka? Sieva, paklausi savam vīram. Arī tad, kad tu esi dievbijīga.
Neaizēj no viņa, nenošķiries, dzīvo ar viņu kopā, bet paklausi viņam. Un tad, kad viņš redzēs tavu paklausību nevis zem pātagas, nevis ar bailēm, nevis zem pazemojumu, tad, kad viņš to redzēs, viņš sāks domāt. Tava dievbijīgā dzīve, mīļā māsa, sieva, meita, tava paklausība būs par evaņģēliju šim vīram vai ģimenei. Pēteris runā vārdus, lai kristīga māsa, kas atgriežas pie Dieva, pirmā ģimenē, lai viņa nepareizas rīcības dēļ nenonāktu jau grūtā stāvoklī. Tāpat tās vīrs katra iemesla dēļ. Ir bijuši tādi gadījumi tajā romiešu, grieķu kultūrā, kad tad, ja vīrs pieķēra, kad sieva dzēra vīnu, viņš piekāva līdz nāvei. Sieva nedrīkstēja dzert. Viņa nedrīkstēja būt sabiedrībā. Viņai bija jābūt aizplīvurotai. Viņa neko nedrīkstēja. Lūk, par ko apostolis Pēteris runā. Un atkal mēs varam šodien apsēsties blakus un sacīt paldies Jēzum Kristum. To viņš caur saviem kalpiem ir ienesis šo stāvokli. Un Pēteris skaidro tālāk. Pēteris saka tālāk. Trešajā un 4. pantā. Jūsu rota, lai nav āršķirīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpieties, bet ārējais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Jo tādi citādi greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgi saviem vīriem. Kā Sāra bija paklausīga Abrahamam, saugdām viņu par kungu. Par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. Tātad lūk, šeit vienīgā tā laika nodarbošanās, kad kristietība ienāca. Mums ir jāņem vērā to laiku. Mēs atkal šodien nevaram pateikt, bija vasarsvētku draudze, kad nedrīkstēja būt auskari, nedrīkstēja būt gredzeni, nevarēja būt nekādas rotas lietas, pilnīgi absolūti nekā nedrīkstēja būt. Lūk, šeit vienīgā nodarbe tajā antīkajā pasaulē, kurā ienāca evaņģēlijs, sievietes nedrīkstēja būt sabiedrībā, viņas nedrīkstēja būt politikā, viņas nedrīkstēja strādāt, viņas absolūti neko nedrīkstēja. Viņām dzīve bija noslēgta mājās savā namā, un tāpēc vienīgais, ko viņas darīja, viņas graznojās. Viņas veidoja matus. Toreiz bija kaut kādas 1000 matu sakārtojumu un frizūras. Toreiz maksāja puskilograms auduma stērpam 1000 denāriju. Puskilograms. 1 denārijs bija strādnieka alga. Un lai tagad grezni tērptos, tās bija milzīgas bagātības. Tā bija milzīga izšķērdība. Un tāpēc Pēteris saka, mums nav šodien jādomā ar šodienas domāšanu. Mums nav šodien jādomā, tagad, ko padomās, ja es šā vai tā uzlikšu kādu apģērbu vai vēl. Mēs šodien dzīvojam brīvībā, brīvā laikā, bet ko saka jaunā derība? Lai viss jūsu skaistums, mīļās māsas, nav rotas lietās. Lai viss jūsu skaistums nav garās matu pīnēs, sakārtojumā. Lai tas nav viss, kas jums ir.
māsas rauga, kam vēl ir mati. Toreiz sūtīja matus, parūkas lika, sūtīja no Indijas, sūtīja no Vācijas. Parūkas krāsoja, lika galvā, lai būtu greznas un izgreznotas. Šeit apostols Pēters piemin svētās sievas, jūs viņu meitas. Un viņas bija paklausīgas, viņas padevās zem vīra rokas. Un tajā pat laikā, ziniet, kāpēc? Mēs tālāk, šodien paspēsim, paskatīsimies tālāk par attiecībām, kad jebkura lieta, kas notiek ģimenē, starp vīru un sievu, uzliek pienākumu, mīļie. Ja sieva paklausa vīram, tad vīram ir pienākums godāt un cienīt kā Ābrahama meitu. Halo? Šī nav laulība. Es runāju tikai par sievietes stāvokli šodien, kurš nepamatoti bieži ir nomests pie zemes un pamatots. Bet tad, kad ir šī harmonija, kas iziet no sievietes kristīgas, Ābrahama meitas, jūs viņu dzimums, jūs viņu meitas, iziet kā paklausīga, tāpēc, kad jūs nevarat savādāk. Kristus ir pieskāries jūsu sirdī. Svētais gars ir nācis, kā Joēla grāmatā ir rakstīts, un pēdējās dienās es izliešu no savu gara pār dēliem un meitām. No sava gara pār dēliem un meitām. Tur nav viens ar lielāku vai mazāku burtu. Pilnīgi vienlīdzīgi vēl vecajā derībā. Mēs esam mantinieki, bet mēs bieži aizmirstam. Un bieži tad, kad mūs ciena, mēs gribam vairāk. Ziniet, domājot par šo raksturvietu, man nāca prātā tā Krievu tautu pasaka, kur tā sieva gribēja, kad vīram bija šīs 3 vēlēšanās, tad viņi gribēja mazu tādu mājiņu smuku, tad par muižu kundzi un pēc tam par ķēniņieni. Un beigās abi divi palāčiem pārvērtās mežā, nekad nav gana. Dievs noliek, viņš saka, palieciet tajā, palieciet. Nepieaudziet no tā ārā un nekļūstiet lepnas, nekļūstiet uzpūtīgas, nekļūstiet iedomīgas, bet pieaudziet pazemībā, pieaudziet mīlestībā uz savu vīru. Ne tikai tad, kad viņš ir labs. Halo. Mēs jau mīlam tos labos. Mēs jau cienām tos. Man patīk, kāds autors raksta par kādu pāri, kur kāda ļoti skaista sieviete, iznesīga, skaista, bija devusies laulībā ar kādu ļoti neglītu vīrieti. Un pēc daudziem gadiem viņas draugi jautā šai sievietei, kā tu tāda var dzīvot ar tādu? Un šī sieviete atbildēja, ziniet ko? Viņš man nekad nav darījis pāri. Tās ir saites. Tās ir saites, kuras nevar saraut. Dieva vārds nedod tikai autoritāti. Visām dāvanām. Tad, kad iemīlaties, tad, kad aprecaties, tad, kad nonākat draudzē, tad, kad piedzimst bērni, visam līdzi ir pienākumi. Katrā vietā ir pienākumi. Tu nevari palaist pasaulē bērnu un par viņu nerūpēties. Tu nevari aprecēties un turpināt dzīvot, kā dzīvoja līdz šim. Visur līdzi būs pienākumi. Lūk, par ko runā apostols Pēteris. Lai nav jūsu tas vienīgais ārējais skaistums. Slava Dievam par mūsu māsām, meitām, kas ir skaistas. Slava Dievam
Bet daudz vairāk slavu Dievam par iekšējo skaistumu. Mēs to vairāk izjūtam. Mēs vairāk izjūtam iekšējo skaistumu, iekšējo pievilcību. Viņa tiek ļoti augsti vērtēta. Un tad tālāk apostols Pēters raksta par šo attiecību, šo koordināciju. Tāpat vīri sadzīvojot prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu. Godājot viņas kā tādas, kas ir žēlastības dotās dzīvības līdz mantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas. Lūk, kāds vārds. Lūk, kāds vārds. Mēs nevaram dzīvot, kā gribam, pat ģimenē, pat ar bērnu, ko es pieminēju. Lūgšanas tiek aizkavētas. Lūgšanas tiek traucētas, un ne tikai vīram, bet arī sievai. Un šeit apostolis runā prātīgi. Dzīvojiet prātīgi. Ko tas nozīmē? Dzīvot prātīgi. Par ko šeit apostolis runā? Kas ir vārds prātīgi? Tā ir apusēju, ko Jese pieminēju, apusēju pienākumu sadale. Apusēju pienākumu sadale. Iedomājies, ja vīrs ar savu spēku, nogrābs sievieti, kura ir, kā mēs lasījām, kā ar vājāko radījumu. Un mēģinās kaut ko pārliecināt. Kurš vīrs ir kādreiz saņēmis sievas roku vai meitas roku, pat nepadomājot, ka tas ir stipri? Ir kādam gadījies? Brāļi, ir kādam? Man ir gadījies. Man ir, un tāpēc, ka es biju ļoti dusmīgs. Es nezinu, es kaut ko stāstīju ar vienu, un es nemaz nejūtu, kad jau gandrīz tā kā tam buldogam vairs nelaižās vaļā pirksti. Mēs nejūtam. Mēs ieslēdzam, ko mēs ieslēdzam, mīļie? Mēs ieslēdzam prātu. Lai dzīvot ar savu sievu. Viņa nav tavs dzimtcilvēks. Viņa nav tava kalpona. Un ja viņa tev nomazgā šķīvi, tu drīkst pateikt paldies, mīļais brāli. Un viņi to dara varbūt 60, 30 un 20 gadus tev. Un mazgā tavus zeķis un tavus apakšbekis. Tu drīkst pateikt paldies. Tu drīksti mīlēt. Lūk, cik vienkārši. Dzīvot prātīgi. Neuztvert lietu kā pašu par sevi saprotamu. Tik viegli. Ziniet, tad, kad mums ir veselība, mēs nekad neiedomājamies par to. Tikai tad, kad nav. Cik labi, kā es nenovērtēju. Kāds es muļķis biju, tagad 50 beidzot saprotu. Mēs nenovērtējam. Un tas ir apusēji. Nenovērtē savu vīru, nenovērtē savu sievu, nenovērtē savus bērnus. Un latviešiem tik ļoti viegli ir saukt savus bērnus par idiotiem, par muļķiem. Esmu dzirdējis par kropļiem. Esat dzirdējuši? Par sprāgoņiem. Esat tā mīļi, Viss tas tik viegli iet. Jūs domājiet, tās ir attiecības. Tas ir prātīgi. Vai tas ir prātīgi? Vai tā ir prātīga valoda? Dzīvojiet prātīgi. Un šeit ir tas kopsavilkums tam, kad un kāpēc var pastāvēt laulāts pāris. Kad un kāpēc var pastāvēt draudze, mīļie? Draudzē ir jādzīvo prātīgi. Es nevaru iet un teikt katram, kas man ienāk prātā, jo man šodien tā patīk. Man ir 10 reizes jāatmēra. 10 reizes jāatmēra. Un tad jāpasaka vienu vārdu. Ziniet, cik bieži mums dzīvē ir tā? Es gribu pastāstīt par kādu neprātu. Kādi cilvēki
staigā un aprunā, runā ļaunu. Nē, šeit nē. Kādi cilvēki, kristieši, runā ļaunu un visu laiku perina, runā un tā dzīvo savā sirdī, uz āru. Un ne tāpēc, ka viņi gribētu ļaunu, tāpēc, ka viņi nevar saturēties, tāpēc, ka viņiem tāda daba. Un tad viens cilvēks aiziet pie mācītāju. Mācītāji, es tik daudz ļaunas darījis. Vai tu man vari piedot? Mācītājs paņem spilvenu, paņem šo māsu uzved turnī un izkaiš šīs te spalvas. Vai tu vari salasīt šīs spalvas? Dzīvojiet prātīgi, mīļie. Vārdus, uzvedību, domas, stāju, veidojiet prātīgi. Lai vīrs var tevi mīlēt, mīļā māsa. Lai vīrs var tevi cienīt. Lai vīrs grib vakarā nākt mājās un teikt, mana stiprā pils. Tur dzīvo mana princese, karaliene. Es dodos mājās. Lai var tā teikt. Lai grib vakarā aiziet mājās. Amen? Amen. Tas ir stāsts, ko Pēteris liek draudzē, kas padara draudzi stipru. Ja tu aiziesi šodien no dievkalpojuma, es gaidīju, ka tur debesis būs atvērts, griezti pacelsies un svētā gara lietas nolīs līdz griestiem. Pilns. Un tu izies ārā uz ielas un teiksi, es esmu vīlies, tas mācītājs šodien sludināja par sievietēm. Es gaidīju, ka par to kungu. Viņš par tām sievietēm. Tas nebūs prātīgi. Tu kādam cilvēkam aizslēgi sirdi un durvis, lai viņš tev rītā atnākt līdz uz draudzi. Jo tu vienu mirkli nevarēji savaldīt emocijas. Tu varbūt paies vēl 10 soļus. Teiksi, ko es izdarīju? Bet to es atpakaļ nevaru paņemt. Prātīgi ir pa priekšu domāt un tad rīkoties. Pa priekšu domāt un tad teikt. Pa priekšu atmērīt un tad griezt. Lūk, par ko runā apostols Pēteris. Un viņš nerunā tikai uz māsām. Viņš runā uz brāļiem, kuri ir stiprākie. Kāda māsa man stāstīja, kad viņas vīrs viņu piekāva. Es domāju, ko vēl zemiskāk var izdarīt? Ko vēl zemiskāk var izdarīt? Protams, es nebiju klāt. Protams, es nezinu, vai šī māsa uzvedās prātīgi ar savu valodu, ar saviem vārdiem, ar stāju. Es nebiju klāt. Bet ir tik daudz risinājumi, kā risināt konfliktu situāciju. Ir tik daudz risinājumu. Kādreiz kāds laulāts draugs sacīja tā, kad viņiem ir pieņemts ģimenē tā, kad viens dusmojās, tad otrs savaldās. Es daudzkārt šo esmu dzirdējis. Tad viens ir tas bultu dzēsējs. Par to runā Dievvvārds. Tas ir prātīgi, jo ja abi divi dusmosies un kāds trāpīsies pa vidu, viņam labi neklāsies. Un viņš teiks, uz to namu es vairs mūžam neiešu. Piedzīvots. Un ne jau tāpēc, ka jūs tādi esat, bet ne īstā laikā viņš atnāca. Ne īstā brīdī. Visur mums ir vajadzīgs būt prātīgiem. Un tad apostols Pēters runā par vājāko radījumu. Lai mēs sadzīvojam ar sievu kā ar vājāko radījumu. Lai dzīvojam uzmanīgi. Ko nozīmē uzmanīgi? Uzmanīgi ir vienmēr jāatcerās, ka tas nav tev darba biedrs. Tas nav tev tajā ziņā domu biedrs, ka tu ar viņu vienmēr varēsi runāt par hokeju
uzlikt abi divi uz beņķa kājām un kliegt, un kad viņi tā nedarīs, tad teiks, ai, tā jau nav, tas nav riktīgi. Atceraties, bija atbraucis Klerijas kādreiz šeit. Un tā viņš rādīja, kā viņš skatās futbolu. Tur mazā zālītē uzliec uz beņķi, un tad viņš sacīja, viņš sievai vēl viens bērns ir. Nu tā viņš kādreiz sacīja. Ja? Uzmanīgi. Kurš ir kādreiz nesājis porcelāna traukus? Esat nesājuši? Viņi liekas trausli. Paņem rokā, liekas, viņam nav svārs. Es kādreiz domāju, es paņemu un tā osīta maz, es domāju, viņš man izturēs, jau lielies kā fiekšā. Trausls, kaut kas uzmanīgs. Dievvārds tā saka. Mīļie brāļi, jūsu māsas, sievas, kuras dažkārt ir stiepuši savus vīrus cauri dzīvei, grūtos mirkļos, iestājušās lūkšanās, darījuši vīra darbus. Tomēr tu atceries, kad viņa ir trausla. Ka viņa nav tāds kā tu. Ka viņa nav tāds kā tu. Un jā, arī fiziski varbūt ir kāda māsa, kur var paķert 2 vīreļus padusē un aiziet. Tad garīgi vienalga viņa nav tāds kā tu. Tad garīgi vienalga viņa nav tāds kā tu. Un tas, kas attiecās uz tiesībām, nedaudz es pieminēju. Katrām tiesībām līdzināk pienākums. Jā, tev, dārgā, mīļā māsa, šodien ir tiesības nostāties blakus brālim, tad tev arī ir pienākums būt tādam Dieva kalpam. Tad tev arī ir pienākums būt nevis vairāk tajā stāvoklī, es te sieviete, ķēnišķa, priestera cilts. Un tur vairs nav atšķirības. Mēs kļūstam atbildīgi Dieva priekšā un viens otra priekšā. Šodien modernā pasaule ir, kad mēs sakām, kad skolā ir tikai tiesības skolniekiem un kad likumdošana ir aizmirsus par pienākumiem. Anglijā jaunieši demolē mašīnas, daudz logus ārā, policisti piebrauc un viņi nedrīkst pirkstu pielikt, jo viņi nav pilngadīgi. Viņi var pateikt, ejiet prom labākā gadījumā, viņi nedrīkst pirkstu pielikt. Šodien ir likumi, šodien ir demokrātija. Tā nav Bībele, mīļie. Bībelē ir katra privilēģija, ir pienākums. Katra dāvana ir atbildība. Katra. Un mēs šodien esam saistīti kā draudze ar pienākumiem. Lūk, ar ko mēs esam saistīti. Un kādi tad ir šie pienākumi? Ir 2 veida pienākumi, ko mēs darām. Un viens pienākums ir sludināt Dieva vārdu. Ko dara draudze, ko dara šie priesteri, augstie priesteri un kalpi. Viens ir sludināt Dieva vārdu. Otrs pienākums ir kalpot ar savu. Un šajos abos divos ir 2 veidi. Viens veids ir tas, ka mēs sludinām idejas, savas domas, sludinām, kā mums izliekās pareizi labi esam, kā varētu būt labāk, ja mēs darītu šitā, būtu vēl labāk. Un otrs sludināšanas veids ir sludināt, kā rakstīts stāv. Saņemt sludināto no tā kunga, nepieliekot un neatņemot. Tas ir otrs veids. 2 veidi ir, kā mēs varam kalpot no sava. Ka mēs dodam no sava. Viens ir tas, ka mēs piederam un sakām, viss, kas ir man, tas pieder Kristum. Un tad, kad es dodu, lai cik daudz un cik liels būtu šis devums, es nedodu kā savējo. Es dodu kā tā kunga kalps. Un ziniet, tas cilvēks, kas saņems, viņš nejutīsies pazemots, jo tu viņu esi
apdāvinājis, un viņš nezinās, kā uz vēdera lienot tev tuvoties. Viņš deva no tā, ka viņš pieder tam kungam. Kalpošana, mīļie. Lūk, uz ko ir aicināts šis stāvoklis, kad tevi noliek blakus brālim. Tas nav vairāk tikai ieķerties elkonī, un mēs te tā draudzīgi, mīļi staigājam. Katra privilēģija uzliek pienākumu un atbildību. Ļoti augstu un ļoti lielu. Mēs ļoti reti tā specifiski runājam par šiem jautājumiem. Jūs ziniet, kad draudze, tā nav vieta, kur mēs varam ienākt un rīkoties kā, kuram vai kādam patīk vai izliekās labi. Mēs meklējam rakstos, mēs lūdzam Dievu. Un tad, kad mēs izdarām itin, kā rakstos ir sacīts, tad paskatāmies atpakaļ uz Eliju, kur viņš uztaisīja no 12 akmeņiem altāri, itin kā rakstos sacīts. Sagatavoja vērsi, kā rakstos sacīts. Uzlika uz altāri, kā rakstos sacīts. Visu itin kā sacīts. Un tad piesauc to kungu. Un krita tā kunga uguns. Mēs esam saistīti ar pienākumiem. Mēs esam saistīti ar atbildību. Mēs esam saistīti ar individuālu stāju. Ar individuālu. Mēs šodien pārstāvam Kristu. Šeit iekšā un tur ārā. Mājās un dzīvē. Mēs pārstāvam Kristu. Tas, kas attiecās uz to, par ko Pēteris šeit runā par mīlestību. Viņš piemin vārdu mīlestību, kas ir visa evaņģēlija kopa savilkums. Tad šim vārdam ir vairākas nozīmes. Un šeit Pēteris domāja šo vārdu kā ilgstošu, nevis momenta, nevis uzliesmojumu, nevis emocijas, bet ilgstošu piepūli mīlestībā, ieliekot visu spēku kā sportists sacensībās, ka viņš ir uzvilcies, lai saņemtu pirmo vietu, skrienot vienalga. Lūk, ko apostols Pēteris domā un runā, ka viņš saka par šo mīlestību. Tā nav šodien sirsniņā un es te mīlu. Tā nav no tam, vai tu esi ļoti labs, vai tu neesi tik ļoti labs. Es jums pasacīšu vēl vienu lietu, un to jūs visi jau zinat. Es neviena no jums neesmu dzirdējis runājam sliktu par savu dzērāju brāli, par savu slikto tēvu, par saviem radiem miesīgajiem. Nevienu. Bet ļoti daudz esmu dzirdējis runājam sliktu par garīgiem brāļiem. Un es jums gribu pateikt, kāpēc. Ja mēs tā paņemsim laicīgi, tad mēs savus bērnus viegli mīlam un viņiem viegli piedodam. Jūs ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs mīlam. Mēs viegli piedodam. Mēs skatāmies starp pirkstiem, uz nodarījumiem, uz grēkiem, un dažkārt izliekamies neredzam un nedzirdam, mēs piedodam. Un tad Dievvārds izšķir šādas vairākas cilvēku kategorijas. Vieni ir tādi, kā mēs sacītu, klup un ceļās. Atkal gar zemi, atkal šķībais, atkal neiznāca, atkal un atkal. Ziniet, kādas viņiem ir attiecības? Viņi citus netiesā. Viņi citus tikpat kā nenosoda. Ja gadās, tad kāds viņus parāva kaut kur baigi, ievilka. Bet ir tādi perfektie, kuri nekad nekļūdās, kuri vienmēr ir perfekti visā, kuriem nav grumbiņa. Ziniet, ko viņi dara? Viņi visus tiesā. Stāv un tiesā.
Un tagad es jums pateikšu. Mūsu centiens ir tuvoties Kristum. Vai mēs esam brālis vai māsa? Mūsu centiens ir tuvoties Kristum. Un es jums uzdošu vienu jautājumu. Kurš ir tuvāk Kristum? Tas perfektais, jeb tas šķībais? Tas, kurš netiesā. Tas, kurš netiesā. Tas, kurš pats klūp un ceļās. Tas piedod, tas iestājās. Viņš nav tik perfekts. Viņam nav matos celiņš sakārtots, ja? Viņš nestaigā tā. Viņam izdodas paklīt, paklūp, aiziet greizi, kļūdās, bet viņš nevienu netiesā. Un Kristus saka tā. Daudzās vietās Dieva vārdā. Par to pašu diviem parādniekiem, kur viens žņaudza otru. Daudzās vietās Dieva vārds runā par šo netiesāšanu, par šo apžēlošanu, par šo piedošanu. Tā ir mīlestības formula. Tad, kad tu ieraudzīsi savā garīgajā brālī, kā savu bērnu, kā savu tuvu cilvēku, tu viņam visu piedosi. Tā ir mūsu disciplīna, tā ir mūsu atbildība, mīļie. Mīļās māsas un brāļi, šodien es tā saku, mīļās māsas un brāļi, pie tā mums ir jāstrādā. Lai mēs ieraugam savā līdzcilvēkā, savā debesu ceļiniekā, kas mums ir līdzās, lai kas viņš nebūtu, jaunietis, sirmgalvs, bet viņu mīlēt, tāds kāds viņš ir, piedot neizdošanos un atkal mīlēt. Un ziniet, no kā Kristus saka? No tām, kad es redzēšu mīlestību jūsu starpā, es jūs pazīšu kā savus mācekļus. Alelujā! Tas ir Dieva vārds. Tas ir apsolījums. Un viņš nav sacījis, ka tu mīlēsi to perfekto no mīlestības jūsu starpā. Lūk, ko dara tad, kad Dieva vārds noliek mūs vienādās pozīcijās. Tad mēs esam priesteri, tad mēs esam aizlūdzēji, tad mēs darām to, ko Kristus mums ir uzticējis un aicinājis. Mēs darām, paļaujoties uz Dievu autoritāti. Amen? Amen. Mēs lūksim Dievu, mīļie. Mēs lūksim Dievu. Un pateiksim Dievam paldies, ka mēs nedzīvojam tālajos, senajos laikos, kur bija šī dziļā necieņa, šie dziļie pazemojumi, kur vieni gribēja izmantot un valdīt pār otriem. Kristus saka, jūs visi esat aicināti valdīt. Un man šodien tā diezgan ieskanējās ausīs kādi lūkšanas vārdi, ka viss, kas pieder Kristum, tas pieder mums. Kristum virs zemes bija spēks darīt brīnumus, tas pieder mums. Šajā nedēļā uz manīm runāja kāds vārds. Šī gan nav mana bībele, bet šeit ir bībele. Tu esi, tas ir labs zobens, sāk jukt ārā, daudz kauts. Ienaidnieki daudz nokaut, redziet? Ručkiņi vairs neturās, daudz nokauti. Bībele. Bībele ir zobens, ir? Tā ir rakstīts. Tad, kad tu šo zobenu netur rokā, tad, kad viņš ir noputējis, vai tu esi karavīrs? Mēs esam uz to aicināti, mīļie. Mēs esam uz to aicināti neizlaist no savām rokām šo zobenu, kas ir Dieva vārds. Neizlaist, turēt, ar viņu cirst pa labu un pa kreisi. Un es jums gribu kaut ko pateikt. Dievs mums ir ielicis rokā zobenu, un mums nav tiesības viņu izmest. Kamēr mēs varam noturēt fizisku veselību dēļ rokā šo zobenu, viņš nedrīkst būt noputējis. Viņš nedrīkst būt nelietots. Viņš nedrīkst būt. Un es ticu, ka ar laiku šis zobens savu kopā ar mūsu roku. Un mums vairs viņu nav jātur šādā veidā rokā.
bet viņš nāk no sirds caur roku kā pagarinājums. Jēzus vārdā Sātans atkāpies, jo viņš ir sirdī ierakstīts. Lūk, tas ir stāsts, mīļie. Mēs šodien lūksim Dievu. Mēs maza tāda niansīte. Mēs lūdzam Dievu, vai ir daudz aizlūkšanas? Negaidiet kaut kādu garīgu pamudinājumu, vai ir daudz aizlūkšanas? 2 noteikti, ja? Tātad mēs lūdzam Dievu, pēc tam mums šeit ir sanāksme maza brāļiem. Maza sanāksme brāļiem, ja? Pagājušais mēs gājām tur, mēs šoreiz tā kā vairāk esam, mums te vajag šo zāli. Jums būs jāiet uz mazo zāli. Bet par tiem, par ko mēs lūksim Dievu, mēs aizlūksim Dievu. Ja? Tā kalpošana netiek atcelta. Debes Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, dargais Dievs, mēs pateicamies, kungs, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi varens Dievs, kurš valdi mans Dievs, aleluja, Dievs. Un mēs piederam tev, kungs, dargais Dievs. Mēs piederam tavai valstībai, Jēzus vārdā, kungs. Un nekādi ļaunumi, nekādi grēki, slimības, Dievs, vai elles spēki, Dievs. Mēs saistam Jēzus vārdā, dargais Dievs. Mēs šodien piesaucam tavu vārdu par zigi, mūžīgais Dievs. Tu zini, kungs, ka viņš mājās ir saistīts ar temperatūru, dargais Dievs. Mēs salaužam, dargais Dievs, visu šo temperatūras varu pār viņu. Jēzus Kristus vārdā, šajā brīdī, dargais Dievs, kad pazūd viss, kas ir pāri par normu Jēzus vārdā. Kungs, mans Dievs, jo tu esi ķēniņš Dievs, un tu liec, dargais Dievs, vējam pūst, lietum līd Dievs. Tu esi nolicis zvaigznes un zemi, dārgais Dievs, varans Dievs. Un mēs pateicamies, kungs, ka mums šodien ir vara, Dievs, iestāties tavā vārdā, Dievs, izmainīt dzīves, kungs, dziedināt slimos, Dievs, atbrīvot saistītos Jēzus vārdā. Mums šodien ir vara, kungs, Dievs, un mēs salaužam, Dievs, visu slimības, grēka un nāves varu Jēzus vārdā, lai nāk uzvaras svētais gars, ka mēs varam nostāties, kungs, Dievs, kā vīri un sievas, Dievs, tavā navā kā augstie priesteri, Dievs, nostāties tevi godināt, Dievs, atdot tev godu, kungs, Dievs, atdot tev slavu Jēzus vārdā. Mēs pasludinām, kungs, Dievs, brīvību un dziedināšanu tavā vārdā. Mēs pasludinām, Jēzu, Dievs, tev brīnišķīgo uzvaru glābē, Jēzu. Aleluja, debes Tēvs, slava tev, mūžīgais Dievs, tu esi cienīgs. Tu esi cienīgs, kungs, Jēzu, mūžīgais, lai slavēts ir tavs vārds. Lai slavēts ir tavs vārds. Tie, kam vajag aizlūkšanas, nāciet tagad. Slūksim Dievu. Halleluja, Jēzus vārdā.